Parādīšu, kā ielikt arhīvā vienu vai vairākas būvniecības lietas. Lai ieliktu arhīvā būvniecības lietu, jums ir jāatver būvniecību lietu saraksts, vai nu pilnvaru lietas, vai ierosinātāja lietas. Ja pilnvaru lietām vai deleģētajām lietām to vēlaties darīt, tad jābūt saņemtai tiesībai vai deleģējumam ar atbilstošo tiesību arhivēt būvniecības lietas. Lietu sarakstām pēc atlasīšanas kritērijiem, protams, atlasiet būvniecības lietas, kuras jūs vēlaties ielikt arhīvā. Varbūt tās jau ir nodotas eksploatācijā, varbūt tās ir kaut kādas uzsāktas būvniecības lietas, kas tālāk netiks turpināts vai pagaidām netiks turpināts, jo no arhīva arī varēs izņemt būvniecības lietas. Atlasot būvniecības lietas, tad tālāk no saraksta jūs varat izvēlēties konkrētu būvniecības lietu, uzspiežot uz mapīti un atverot šo te būvniecības lietu, aktuālo datu sadaļā, nospiest podziņu pievienot arhīvam. Nospiežot pogu, ja veiksmīgi ieliksies arhīvā, parādīsies arhīva ikoniņa, un šī būvniecības lieta būs tātad pievienota arhīvām, kas pēc noklusēm vairs būvniecību lietu sarakstā neatlasīsies, ja vienīgi nemainīsiet atlasīšanas kritērijus, norādot, lai atlasa arhivētās būvniecības lietas. Bet, lai arhivētu vairākas būvniecības uzreiz lietas, tad ir jāatlasa arī šīs būvniecības lietas, lietu sarakstā, atkal pēc atlasīšanas kritērijiem, un jānospiež sarakstā poga arhivēšana. Tātad šī būtu masveida būvniecības lietu arhivēšana. Atverot šo te arhivēšanas logu, parādīsies iepriekš atlasītās būvniecības lietas, kur jūs varat atzīmēt visas. Ja kādu nav nepieciešams tomēr arhivēt, ko pamanat, tad to arī izķiksējam ārā, bet tad pārskatot šo te sarakstu, lejā jānospiež ir podziņa arhivēt. Nospiežot pogu arhivēt, tad visas tās lietas, kuras ir atķiksētas, tiks ieliktas arhīvā. Un vēlreiz mēģinot atlasīt būvniecības lietas pēc tiem pašiem atlasīšanas kritērijiem, atlasīsies tikai tās būvniecības lietas, kas nav ieliktas arhīvā. Ja gribat atlasīt, kuras lietas ir arhīvā, jāmaina šis te atlasīšanas kritērijs uz jā un jānospiež podziņa meklēt, un varēsiet pārbaudīt, ka būvniecības lietām ir uzstādījusies arhivēšanas pazīmīte, tad sarakstā arī jums viņas šādā veidā izcels. Bet arhivētās būvniecības lietas jāņem vērā, ka pēc noklusējuma būvniecību lietu sarakstā neatlasa un arī citās sadaļās saistošos ierakstus var tā neatrādīt. Bet arhivētu lietu var pēc tam arī atarhivēt arī pa vienai vai arī tādā pašā veidā, masveidā, kā ielikt arhīvā, vienkārši jānospiež poga izņemt no arhīva.